Šis te norvēģu dizaineru divāns Idil raksturīgs ar tādu savu vieglumu, izteikti skandināvu stilu dizainu. Viņam šis te sēžamais spilvens ir viendaļīgs, pazemā muguriņa. Šādi te ievietojam galvas balsti, viens vai katrā muguras spilvenā, uz augstām koka kājām. Un šī te stūra daļa ir ļoti viegli apdalām. Un arī sastiprinām šādu te apdalot. Mēs varam iegūt šādu te saucamo daybed vai dienas gultiņu. Var arī atsevišķi pasūtīt šādu te modulīti vai šī te stūra daļa novietojama citur, vai viņi arī var izmantot atsevišķi pasūtot tādu kā zvilnīti pa dienu, kur pazvilnē, vai vakarā pie televizora. Savā starpā viņš sastiprinās no apakšas liekot U-veidu skavus. Šis Idil divāns var būt kā vienkārši sēžamais trīsvietīgais divāns. Šeit, kā jau minēju, atsevišķi var pasūtīt šādu te daybed vai dienas gultu. Viņu var arī kā tādu atpūtas krēslu pasūtīt, vai arī divānu bez roku balstiem. Tātad šāds te vienvietīgs modulīts. Vai nu arī, protams, stūra versija. Šis stūrs gan nedaudz savādāks, viņš ir aizvērtais stūrs. Tātad šeit arī redzam aizvērto stūri, pie kam šeit nobeigums ir bez roku balsta. Roku balsts jūs varat izvēlēties, varat likt vai nelikt. Arī šim te atpūtas krēslam var pielikt katrā malā roku balstu. Šeit var labi redzēt visus iespējamos moduļu variantus. Gatavās stūra versijas. Šeit mēs labi redzam, no kā šis divāns ir ražots. Tātad tiek izmantots koks rāmim. Sēžamajos spilvenos ir pocket atspēru bloks, un sēžamajā spilvena virskārtā ir ļoti kvalitatīvs putu pildījums. Arī muguras spilvenos ir plēsto putu pildījums. Kājiņas ir metāla vai koka. Koka krāsas ir 5. Jūs varat izvēlēties jebkuru no šiem te audumu paraudziņiem.